Remonts bieži vien ir aizraujošs. Metam ārā veco, lai dotu vietu jaunajiem. Tomēr pēc remonta bieži vien saskaramies ar jautājumu, kā pareizi atbrīvoties no būvgrūžiem. Mūsu operatoram Kasparam pēc remontdarbiem palika pāri 3 koka durvis. Un projekta ietveros nolēmām ar šo durvju palīdzību sameklēt atbildes uz 3 ļoti svarīgiem jautājumiem. Kā atbildīgi atbrīvoties no būvniecības atkritumiem, cik katra no šīm metodēm izmaksā un kādu ietekmi šīs izvēles atstāja uz vidi. Šodien apskatīsim 4 dažādus veidus, kā atbrīvoties no šīm durvīm. Noskaidrosim, cik izmaksātu šīs durvis izmest mežā, gan mums, gan sabiedrībai, cik izmaksātu šīs durvis nodot amatniekam un kas no tā iznāks. Nodosim durvis vietā, kur tiek pārstrādāti atkritumi, kā arī nodosim durvis sadzīves atkritumu poligonā. Iepriekšējos video sižetos esam apskatījuši būvgrūžu problēmu mežā, un ņemot vērā problēmas apjomu, vēlējāmies savilkt kopā matemātiku par to, cik šāda rīcība izmaksātu gan būvgrūžu izgāzējiem, gan visai sabiedrībai. Latvijas valsts mežiem būvgrūžu izvākšana no meža vidēji izmaksā 78,83 € kubikmetrā, kas nozīmē, ka šo durvju izvākšanai Latvijas valsts meži tērētu aptuveni 80 €. Tomēr par atkritumu izmešanu nepiemērotā vietā pienāks naudas sods no 14 līdz 200 naudas soda vienībām. Katra vienība atbilst 5 €, tādējādi sods par šādu pārkāpumu ir no 70 līdz 1000 € ar iespējamu transporta līdzekļu konfiskāciju. Tātad bezmaksas variants kļūst par pašu dārgāko gan dabai, gan sabiedrībai, gan maciņam. Reālajā dzīvē, protams, to nedarīsim. Mūsu pirmās durvis nonāks prasmīga amatnieka rokās, kurš tās pārvērtīs 2 skaistos kafijas galdiņos. Tā vietā, lai tiktu izmestas, durvis kļūst par vērtīgu produktu. Pārstrāde jeb upcyclings pagarina materiālu dzīvi un samazina vajadzību pēc jauniem resursiem, un šī pieeja mums atgādina atkritumi bieži rodas dizaina un iztēles trūkuma dēļ. Mēs tev atvedām durvis, Kaspars bija veicis remonta darbus. Šis ir viens no tiem, kurš palika pāri, un tad mēs vēlamies saprast, kas ir tas, ko mēs varam no viņām uztaisīt. Tad bija doma par kafijas galdiņu, bet pagaidām nav skaidrības, kas struktūrāli tajās durvīs ir iekšā. Mēs varam redzēt, ka ir masīva koka visas malas, un tad ir pārlīmēts no abām pusēm saplāksnis. Bet iekšā varētu būt materiāls, kas nav struktūrāli izturīgs, tīri kā aizpildīšanas materiāls. Kas tas īsti ir, šobrīd nav grūti pateikt. Tāpēc kāds būs tas gala rezultāts un kāds būs process, arī grūti vēl pagaidām komentēt, ja mēs netaisam galdu pilnā izmērā. Varbūt pastāst vairāk, vai tev ir kāda iepriekšēja pieredze arī līdzīga kāda upcycling projektiem vai kāda renovācija? Ar upcycling un gluži nē. Renovācija man aiz muguras stāv šobrīd darba procesā. Ne pirmās jau tāda veida durvis. Īpašniece ir dziļa mīlestība pret vecu koku, un tad viņas pasūtījums ir notīrīt entās bijušās krāsas un spakteles un visas kārtas nostā, lai durvīm beigās būtu redzama viss dabiskā koka struktūra. Viņas precīzi nezinu, bet tiks apstrādāts kaut kādu eļļu, vasku, kaut kādu tādu dabisku materiālu beigās, nevis ar krāsu. Super! Mūsu nākamā izvēle – uzņēmums Nekamī. Šeit tiek šķiroti un pārstrādāti koka un jauktie būvniecības atkritumi. Ja durvis ir tikai no koka, tās var nodot bez maksas. Tomēr, ja materiāli ir jaukti, piemēram, metāls vai stikls, var nākties samaksāt ap 80 € tonā plus PVN. Šajā gadījumā vismaz daļa materiāla tiek izmantot atkārtoti enerģijai vai jauniem produktiem. Durvis iespējams vairs nekad nebūs durvis, bet šis materiāls turpinās savu dzīves ciklu. Tātad durvis. Burtiski, man ir ļoti ērti, man ir lielais zāģis. To varētu darīt, protams, ar kādu mazāku rokas ribzāģi un tam līdzīgi. Bet, vienkārši griežu šķērsām pusē un, kā redzat, iekšpusē ir ļoti ekonomiska konstrukcija, bet izrādās diezgan stabila laika gaitā pārbaudīta, izturīga. Vienīgais rezultāts ir tāds, ka visa tā virsma ir viļņaina. Šis ir tuvāk pabeigtajam, salīdzinot ar otro. Un kā tu veidoji to virsmu? Tā kā tu viņus pārzāģēji pusēm, viņās bija tie dēļi iekšā, un tu viņus liki kopā, vai? Var sakot, tas ir burtiski nozāģēts vienas durvis gals. Jā. Var sakot, viena no šīm pusēm, tagad jau vairs nevar atšķirt, kura ir kura, Jā. bet tā ir tā vaļējā puse. Pēc tam es aplīmēju no visām pusēm ar koka līstēm. Vienkārši, lai aiztaisītu caurumu ciet, bet otrkārt, lai būtu viendabīgs skats no visām pusēm. Virsmu es kārtīgi noslīpēju, lai vismaz minimāli izlīdzinātu viņu, pēc tam nošpaktelēju ar špakteli.
Tāpat viņa nebūs ideāli taisna, bet vismaz būs vairāk vai mazāk netik uzkrītoši līka kā oriģinālā. Vairāk vai mazāk es centos izmantot to, kas man jau ir. Paliekot pie tās tematikas, kad izmantojam to, kas mums ir, man bija no cita projekta palicis našfinieres priedes, tad to es arī izmantoju, tāpēc arī priedes līstītes man bija pieejamas jau principā gatavas, kas arī atgriezumi. Var sakot, mēģinu izmantot pēc iespējas jau materiālus, kas vairāk nevienam nav vajadzīgi, kas ir līdzīgi kā tām durvīm. Viena virsma man būs ar šo te priedes našfinieru noklāta. Un tad mums sakrīt koks, kas ir gar malām, un koks, kas ir virspusē. Var sakot, viss būs viendabīga koka virsma. To es pielīmēšu, tāpat, kad arī šī virsma būs apstrādāta vēl nošpaktelēta. Un tālāk atliek nopaļot maliņas, noslīpēt vēl un nolakot, principā. Tas ir tas mans gala redzējums tam produktam. Un tad mums paliek kājas pielikt. Un tad paliek kājas, jā, es saņemšu rītdien, un kājas paliek pats pēdējais, ko pielikt, jā. Mūsu nākamā izvēle – atkrituma poligons Geitliņi, lielākā atkrituma izgāstuve Latvijā. Šeit atkritumi gan tiek guldīti zemē. Tas ir legāli, organizēti un salīdzinoši lēti. Vienu durvju nodošana mums izmaksāja ap 2,52 €. Taču materiāla stāsts šeit arī beigsies. Kad tas tiek aprakts zemē, tas vairs neatgriežas aprits ekonomikā. Šīs durvis kļūst par atkritumiem. Mēs esam atpakaļ pie darbnīcā, un varbūt var pastāstīt mazliet vairāk, pirmkārt, cik ilgi tev aizņēma uztaisīt šos galdus, un kas bija tāds tehnoloģiski sarežģītākais no procesa? Jā. Man grūti nosaukt pavisam precīzu laiku, bet tās noteikti bija kādas 2-3 dienas aptuveni. Jo daļa no tā procesa bija kaut kāda domāšana par ko vispār šo materiālu var iesākt, kā to labāk izdarīt. Kaut kāds atklāšanas process, no kā tās durvis patiesībā sastāv, ko varēja uzzināt tikai jau viņas sadalot pa daļām. Un tad vēl domājot par to, ko no tā materiāla var uztaisīt, jo sākumā bija doma par kādu galdiņu, bet tas materiāls bija pietiekoši daudz, un tad mēs nonācām pie tā, ka varētu 2 galdiņus uztaisīt. Un tad es viņus uztaisīju dažādos izmēros, izmantojot gandrīz visas durvis. Man nebija stingri norādījumi par to, kā tam galdam beigu rezultātā būtu jāizskatās. Tas taisīja tā, kā man pašam patīk. Man patīk dabiskā koka izskats. Mazliet sarežģīja to visu procesu tas, ka tās durvis bija ļoti viļņainas. Un tad tur attiecīgi man nācās vēl arī špaktelēt. Pirms es aplīmēju viņa virspusē našfinieri. Beigās nolakoju un pieliku kājas. Super, un tas ir tas, kas mums ir sanācis. Tas ir tas, kas mums ir sanācis, jā. Vai tur pastāstīt mazliet vairāk par to mazo easter egg, kas mums ir uz paša galda? Jā, tātad šī ir durvju apakša, un te joprojām var redzēt to aptuveni, kā izskatījās durvis pēc vieglas slīpēšanas. Jā, var sakot, arī var redzēt to viļņaino virsmu, ar kuru bija jāstrādā. Viņa ir tāda pat, protams, arī bija otrā pusē, tikai tur viņi nevar redzēt augšpusē. Jā, un uz durvīm es atstāju arī durvju numuriņu, kā piemiņu par to un atgādinājumu, no kā šis produkts tika radīts, kas paliek attiecīgi apakšdaļā un nebūs redzams, bet, ja nu gadījumā kādam gribās paskatīties, tas ir pieejams. Super, paldies tev! Tātad, pie kādiem secinājumiem nonācām šī eksperimenta rezultātā? Lētākais no veidiem, kā atbrīvoties no durvīm, izrādījās šķirotu atkritumu poligons, kurā tīru koku pieņem bez maksas. Otrs lētākais – sadzīves atkritumu poligons. Tajā samaksājām 2,52 €. Tiesa, jāatzīmē, ka durvis netiek izmantotas un paliek poligonā. Dārgāks scenārijs gan izrādījās amatnieks. Evaldam par darbu samaksājām 500 €. Tomēr tikām pie 2 lieliskiem kafijas galdiņiem, kuru ražošanas procesā turklāt tika izmantoti materiāli, kas palikuši pāri arī no citiem projektiem. Viennozīmīgi dārgākais no variantiem būtu mežs. Latvijas valsts meži par mūsu atkritumu izvākšanu samaksātu vidēji 80 €, kamēr mēs riskētu iedzīvoties sodā apmērā no 70 līdz 1000 €. Ik viens būvniecības projekts rada atkritumus, taču mums vienmēr ir izvēle. Mēs varam tos izmest vai arī dot tiem otru dzīvi. Tādēļ aicināšu šķirot un radīt lietderīgus būvgružus.